Sveicināti skatītāji! Šodien esam sapulcējušies kārtējo epizodi Parunāsim kā vīri. Šajā podkāstā pie mums ciemos ir viens brīnišķīgs runātājs Mārtiņš Ogle Ozoliņš. Sveiks! Sveiki, Mārtiņ! Es tā saprotu, ka tu esi Talsu draudzes vieta dibinātājs un arī vadītājs. Jā, pareizi saproti. Pareizi saprotu. Kāpēc draudze vieta? Īstenībā mums nav ļoti garīgs nosaukums. Covid laikā, vienkārši, kad nevarēja nākt kopā, tad Dievs deva tādu pamudinājumu laist katru dienu tādus pārdomas Facebookā. Un, lai baigi ilgi nemainītu, nedomātu kaut kādu vietu, tā arī nosaucām vieta, viss. Un tā, kad runa bija par draudzes dibināšanu, tad arī ļoti uz to neiespringām un sapratām, hei, tur ir pierģistrēta lapa, tāda jau, nu tad paliekam pie vietas. Tā kā tur nav garīgs stāsts apakšā. Ļoti praktiski izauga no sociālajiem tīkliem draudze. Jā. Nu redz, arī mēs sociālajos tīklos taisam šīs intervijas, un es ļoti ceru, ka arī tās būs noderīgas un, kā saka, cilvēkiem gan praktiski, gan arī garīgi izaugsme notiks. Pastāsti, Mārtiņ, par sevi nedaudz, kāds tu biji pirms šīs draudzes dibināšanas un pirms tu sāki sociālajos tīklos garīgas lietas likt iekšā? Nu, tur jāatgriežas ir laikam uz bērnību, kad es esmu izaudzis kristīgā ģimenē, man abi divi vecāki bija arī kalpoja. Un tad vienā brīdī manā dzīvē iestājās kaut kāda krīze, un es sapratu, ka es negribu ar divām lietām neko kopīgu. Tas bija Dievs, un tā bija skola. Man nepatika mācīties. Un Dievam ir humora izjūta. 2014. gadā es pamodos Talsu kristīgajā vidusskolā kā garīgais padomdevējs. Bet, lai līdz tam nonāktu, man nācās iet diezgan dziļai bedrē caur dažādām atkarībām. Un es parasti saku tā, ka no manis paša nekā laba nebija. Jo ja tanīs gados, kad es dzīvoju bez Dieva, būtu tāda nominācija kā gada kretīns, es domāju, ka es varētu pacīnīties katru gadu pa kādu apbalvojumu. Un manā dzīvē vislielākās pārmaiņas un tāda augšupeja sākās tieši ar to brīdi, kad es atsaucos Kristus aicinājumam un pieņēmu viņu par savu kungu un glābēju. Kas bija tās lielākās muļķības, ko tu sastrādāji jaunībā? Kas bija tas gada kretīna titula labākais posms? Viss. Labs nekas tur nebija. Tur bija viss. Tur bija krāpšanās, tur bija melošana, tur bija atkarības, tur bija slinkums. Un, kā es saku, kad es citreiz klausos, viņi saka, ka tā dzīve ir bijusi tik jaudīga, un tad atnāca Jēzus un viss sabojāja. Tas, ko es redzu, kad es biju par slogu sabiedrībai, es biju par slogu visiem, ar ko es biju kopā, un tad atnāca Jēzus un izglāba mani no tās miskastes. Un es gribu teikt, ka tur nekā laba nebija. Nu labi, melošana. Nu, gan jau, ka kāds bērns arī ir vecākam uz jautājumu, kurš paņēma šo konfekti, es tas nebiju. Vai kādi citi tādi viltīgi stāstiņi, kas bērnībā ir bijuši konkrēti. Kas bija tās lietas, ar kurām tu šobrīd nelapojies? Kā jau es teicu, viss komplekts. Es biju slings, strādāt es negribēju. Tu dzīvoji pie vecākiem? Krāpos. Es jau biju aizgājis prom no vecākiem arī. Kā tu pelnīji dienišķo maizīti, tu negribēji strādāt? Kaut kur pastrādāju ik pa laikam, bet kopumā tas viss bija uz tādu, mūsdienu valodā teikt, uzmetienu. Jā. Un tie bija 2 vai 3 gadi tādi, kas bija galīgi garām, es teikšu tā. Bet tu teici, ka vecāki tev bija ticīgi. Jā, viņi bija ticīgi, bet, kā jau es teicu, manī iekšā bija kaut kāds lūziens, kad es negribēju ar to neko kopīgu. No kurienes kā īsti es arī dažreiz domāju par to, bet es nezinu. Vienkārši tas bija kaut kāds lūziens, kaut kāds protests, kaut kāda pretestība, jā, jo ļoti krasti tas mainījās. Vienā brīdī es sapratu, ar šito es neko kopīgi negribu. Bet sākumā tu uz baznīcu gāji līdz vecākiem? Es gāju diezgan aktīvi, gan svētdienas skola, gan pēc tam jaunieši, gan jauniešu vakari. Kā saka, bija brīdis, kad es gāju. Varbūt gāju, tāpēc, ka vecāki lika, jā.
bet es nebiju izdarījis tādu apzinātu izvēli arī sekot Kristum. Un kad notika tava apzināta izvēle nesekot Kristum? Nu, tas varētu būt uz 18 gadu pusi kaut kad. Tagad pilngadība sasniedz. Jā. Okay. Un kā tas izpaudās, tu pēkšņi vienā dienā pateici vecākiem, man jūs vairs nevajag, es eju savā dzīvē? Jā, es aizgāju savā dzīvē un tur sāku, taisīt mēslus. Vecāki zināja par to? Nu, pienāca brīdis, protams, ka viņi uzzināja. Bet tajā brīdī, kad tu... Nē, tur jau mēs jau parasti negribam parādīt to miskastu, kas mūsu dzīvēs ir. Slēpj. Parasti, protams, jā, mēs stāstam, ka viss ir labi, viss ir kārtībā. Un tā ir daļa no meliem. Jā. Okay. Bet tagad tu meloji, tāpēc, ka tev bija kauns, vai tas jau bija tāda normāla, ierasta praksa? Ierasta praksa, jā. Un, arī kauns atzīties, ka kaut kur varbūt tu esi izgāzies, atzīties, ka varbūt neiet tik labi, kā gribētos, lai cilvēkiem liekas, ka tev iet. Tu ģimenē esi vienīgais bērns? Jā. Vienīgais. Kad domā vecāki tevi lutināja kā vienīgo? Jā, jo mēs nedzīvojām ļoti pārbagāti, bet tāpat laikā man vienmēr viss bija. Un par saviem vecākiem es varu teikt tikai to labāko, ka viņi vienmēr bija gatavi atdot pēdējo man. Līdz šai dienai tā vēl ir. Kas bija tas, kas tev vilināja? Kāpēc tu negribēji tādā tīrā, labā dzīvē, bet 18 gada brīvība? Kas bija tas, kas tev vilka ārā? Es domāju, tā vide, varbūt, kurā es augu, tā vide, ar kuru es barojos, skatoties. Tad vēl nebija sociālie tīkli, bet bija visādas filmas, seriāli un vēl viss kaut kas, ar ko sevi zombēju. Es domāju, tas arī iedeva ļoti lielu tādu grūdienu tajā. Bet tu teici, līdz 18 gadiem tu tomēr gāji gan uz draudzi, gan jauniešos. Tas nozīmē, ka tev bija divas paralēlas vides, vai tev arī tā draudzes un ticīgo vide noved no ceļa? Es īsti negāju līdz 18 gadiem, bet līdz kādiem 15, 16, un tā paralēlā dzīve bija. Jā, viņa bija. Draugi bija viens tusiņš, un draudz bija pilnīgi cits kaut kas. Kā tu domā, kāpēc tā ir? Draudze nespēja kaut kādu piepildījumu dot, draivis nebija, vai kas ir tas, kas vilina iet ārpusē? Ja tev tomēr ir arī savā paziņu draugu loks ticīgo vidū? Tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, ka draudze spēja to dot. Jautājums ir tajā, ar ko mēs sevi barojam ikdienā. Jā, es šobrīd patreiz arī šodien tieši draudzē par to runāju, kad pirmais psalms saka, neieklausies bezdievīgo padomā. Un man tā liekas, tā vide, kurā mēs vairāk pavadām laiku, viņa arī formē mūs. Tā vide, kurā mēs esam, viņa mums liek būt līdzīgiem. Un tanī laikā iespējams draudzē nelikās tik kruti iet, jo tomēr bija kādi draugi, kas varbūt pat iesmēja par to, un vajadzēja, būt situācijas arī stilīgam, varbūt tā es varētu teikt. Principā tie draugi, kas bija, sauksim, pasaulē, pārņēma virsroku un viņu ietekme kļuva lielāka. Jā, un pēc tam jau tas aiziet kā sniegbumbas efekts. Varbūt tie draugi vairāk nav, viņi pazūd, bet tā trajektorija jau ir uzņemta. Okay. Tajā brīdī, kurā brīdī vecāki sāk nojaust vai jau varbūt pat redzēt, ka tas ceļš, pa kuru tu esi uzsācis iet, jau ir tāds diezgan dubļains, netīrs, un tu pats esi sasmērējies? Tas bija 2010. gads, kurā es zvanīju saviem vecākiem, un reāli viņi uzzināja vispār, kādās problēmās es esmu. Man bija milzīgas problēmas ar likumu, man bija problēmas ar cilvēkiem, un tas bija laiks, kad es tagad atceros, kad es gulēju kādā dzīvoklī, un domāju, ja es visus apkārt uzskatu pa muļķiem, un es domāju tieši savus vecākus, tuviniekus un arī draudzes cilvēkus, kāpēc man vienīgiem ir problēmas? Ja es esmu tik gudrs, kāpēc man ir visu laiku problēmas? Kāpēc es esmu tāds mēslu magnēts? Kāpēc es netieku ar savu dzīvi kārtībā?
Un toreiz sekoja arī zvans. Es kā tagad atceros, ka es zvanīju savai mammai, un es teicu, ka man ir vajadzīga palīdzība. Un, jo es zināju, un es biju dzirdējis, ka kaut kur ir rehabilitācijas centrs, uz kuru es varētu aizbraukt. No sākuma tā motivācija laikam bija, es teikšu, kā ir, nevis braukt uz kādu rehabilitācijas centru, tikt ar sevīm galā, bet bišķiņ no tiem mēsliem paiet malā. Bet tad, kad es biju tur, es sapratu, ka tā atpakaļceļa nav. Ir divas iespējas. Vai nu tu izmaini savu dzīvi, vai nu tu pazūdi vispār. Bet līdz šādam secinājumam tu pats nonāci, vai tevi kāds no malas bakstīja, kaunināja, teica, klausies, Mārtiņ, nu, tu esi ne tikai gada kretīns, bet vēl daži burtiņi. Nu, daži burtiņi, un tas bija pelnīti. Un es ticu, ka tas bija rezultāts tam, ko es biju dzirdējis bērnībā esot svētdienas skolā, jauniešu vakaros. Tā sēkla atnes kaut kādu augli. Jo es sapratu, ka tālāk bez Dieva es nevaru. Es nezināju, kā to visu izstrept, kā to visu sakārtot, bet es sapratu, ka tam ir viena atbilde. Tas ir Dievs. Un, kā jau es teicu, es zvanīju mammai, un tanī brīdī mamma teica, ka viņa man atzvanīs. Un tanī gadā, bija kaut kāds 2 nedēļu laikā, es aizbraucu uz rehabilitācijas centru, kur es atsaucos tam Kristus aicinājumam. Tas bija kristīgais rehabilitācijas centrs? Jā. Okay. Kas bija tie mēsli, kuros tu biji līdz ausīm iekšā? Tās bija problēmas ar likumu, tur bija krāpšanas ar naudām un vēl visu kaut ko. Nekas labs. Nekas tāds, ar ko šodien normāls cilvēks lepotos. Cietums nebija vēl? Vēl nebija, bet tieši tad bija arī man pāris krimināla lietas, un, kurām es gāju cauri. Un, tas man arī bija tāds, es gribētu teikt, viens liels grūdienis meklēt palīdzību. Vai varētu teikt, ka tās bija bailes no tā, ka tev ieliks cietumā? Jā, viennozīmīgi. Startā noteikti, jā. Okay. Principā tu baiļu rezultātā no tā, ka tev ieliks cietumā, meklē izēju uz centru? Jā. Okay. Un kā palīdzēja? Kā jau es teicu, palīdzēja. Es ticu, ka Dievs mani tur darīja brīvu no kaut kādām lietām. Bet ar to brīvību vajadzēja vēl gadus, lai pēc tam iemācītos sadzīvot. Kas bija tas, kas uzreiz pazuda un ar ko nācās turpināt sadzīvot? Noteikti tas bija alkohols, tas bija nikotīns. Tas bija uzreiz nost? Jā. Tāpēc, kad pirmais gads tika pavadīts mežā dzīvojot, kur bija tas rehabilitācijas centrs, un tur, paldies Dievam, tādas lietas nebija pieejamas. Tās saucamās lomkas nesākās diezgan strauji? Nē. Protams, varbūt kaut kādu brīžu bija, kad gribējās to visu dabūt un tā tālāk, bet pa lielam es tā neatceros, ka kaut kas tāds būtu bijis tā, ka tur baigi purināja un tādā veidā. Cik jūs tur bijāt cilvēki? Ap 12, 13 cilvēkiem. Ar līdzīgām problēmām? Jā, tur ir raibais kontingents. Raibais kontingents, okay. Un kā jūs savā starpā sadzīvojāt? Diezgan labi, protams, vienmēr bija kaut kādi konflikti. Nevienmēr, bet bija kaut kādi konflikti. Un, jo tie cilvēki jau arī nāca spilgtas personības no dažādām vidēm, bet kaut kā jau kopā sadzīvojām. Es domāju, tā ienāca tāda atziņa prātā, ka no pasaules cietuma tu nokļuvi tādā garīgā kopiena cietumā, kur tev tāda pāraudzināšana sanāca. Jā. Bet to tu visu darīji labprātīgi? Vai tomēr kā labprātīgi? Bija izvēle, bija izvēle vai nu iet to pašu ceļu, un kaut kādas bailes varbūt no visām tiesām, kas bija un tā tālāk, vai arī dzīvot tur un būt tajā vidē. Kad neviens man ar vāru tur neturēja, bet bija arī pāris kaut kādi tad lūzuma brīži, kad es atceros, kad mani aizveda toreiz tagadējais bīskaps, tad mācītais Modris Uzliņkevičs. Viņš teica, apsol man vienu lietu, tā, kad tu aizbrauks uz turieni, kad tu gribēsi iet prom, zvani man. Pāris reizes viņam zvanīju. Un tās bija lietas, kuras viņš man teica,
Viņš saka, vienreiz dzīvē pabeidz kaut ko līdz galam. Viņš saka, tu varēsi pabeigt un lepoties, ka tu to esi pabeidzis. Un tas ir tas, ko es redzu, kad tā arī bija viena no pirmajām lietām, kur es pabeidzu līdz galam, kur es iesāku un pabeidzu, nevis pametu kaut kur pusceļā. Kā var pateikt, ka tu esi pabeidzis rehabilitācijas centru? Ir kaut kādi kritēriji, kuriem iestājoties var pateikt, viss, mēs tev tagad laižam brīvībā, tu esi, kā saka, savu sodu izcietis no savām atkarībām ticis un tagad var iet pasaulē laimi meklēt? Es neteiktu, ka tas bija sots, bet mums bija, ja es pareizi atceros, mums bija norunāta vienošanās, kad es konkrēti, ka es kādu laiku tur būšu. Un tur bija centra vadītājs tāds Vilnis, kurš arī man diezgan daudz palīdzēja tajā laikā. Un laikam jau viņam pienācās tas galavārds, kur viņš teica, kurš ir gatavs, kurš nav gatavs, kuram vēl vajadzētu, jā. Bet kā jau es teicu, kad centrs ir viens, bet pēc tam iemācīties ar to brīvību sadzīvot, tas ir pavisam cits izaicinājums. Jo kamēr tu esi meža vidū, jā, ir viegli dzīvot. Tad, kad tu izej ārā, tad, kad tev sāk palikt atkal pieejamas kādas lietas, tad jau parādās tā īstā daba. Cik daudz tu esi pats ar sevim ticis galā, cik daudz tu Dievam esi ļāvis sevi izmainīt. Un kāda bija tava secinājuma? Ka ir kur augt, jo es iznācu ārā, man, protams, atkal gribējās tēlot varbūt to, kas es īsti nesu, gribējās atkal neiet runa par kaut kādām krāpšanām ar naudām vai kaut ko tādu, bet parādīt, jā, ka tomēr es tur varu kaut ko, bet īstenībā tu saproti, ka tu savā spēkā neko nevari. Vienīgais tas, ko es saku, kad savā spēkā es varu sūdus sataisīt. Tas ir tas, ko es varu izdarīt. Un kur tu jūties visvājākais, tad, kad tu iznāci tieši no šīs rehabilitācijas centra? Savā identitātē. Savā identitātē, jo man likās, ka man vajag kaut kādus sasniegumus, ka man vajag kaut ko sasniegt un diezgan ātri, jā. Bet vai tas ir slikti? Man liekas, zināt savu identitāti, sasniegt kaut ko vairāk, labāk, tas ir tas, ko mūsdienās visiem vīriešiem pārmet, ka viņi tieši necenšas nesasniegt. Man tā liekas, jautājums ir motivācijā. Un reāli vai tam sasniegumiem ir kaut kāds pamats apakšā. Jo kas ir sasniegums šodien? Ļoti labi jautājumi pats sev uzdevu. Jā, kas ir sasniegumi? Un parādīt kādam, cik tu esi kaut kur veiksmīgs, kad apakšā tam nav nekādas seguma, tas nav nekāds sasniegums. Un jautājums nākamais tev pats, ko uzdevi, kas ir veiksmīgs? Tieši tas pats. Kas ir veiksme? Ja mēs tā skatāmies, bieži vien mums sociālos tīklos ir ļoti daudz veiksmīgi cilvēki, kur apakšā ir izmisums. Un tas mans lielākais kritiens arī izejot bija tas, ka man gribējās parādīt, cik es esmu veiksmīgs, bet īstenībā apakšā tur bija sapūši kauli, nekā tur nebija. Kas tavā izpratnē tajā brīdī liecinātu par to, ka tu esi veiksmīgs? Vai kas bija tie kritēriji, kuriem tu gribēji līdzināties vai kurus sasniegt, lai varētu pateikt, ka es esmu veiksmīgs? Laikam tas bija izaicinājums, kad tu tikko esi iznācis no centra, ar finansēm tev ir kā ir. Laikam man tas bija finansiālais stāvoklis. Tu gribēji naudu? Jā, parādīt, kad man viņi ir, varbūt, jā, kaut gan man viņi nebija. Vispār jau tas liekas tā kā normāli. Katram vīrietim pirmkārt vajag naudu, lai būtu ko ēst, kur dzīvot, un tad jau vēl visādām aktivitātēm. Jautājums ir, kāpēc to vajag? Jautājums ir, vai mēs tajā nemeklējam savu identitāti. Un jautājums, man tā liekas, ļoti svarīgs ir par motivāciju. Un tev viņa bija kāda? Parādīt citiem. Parādīt citiem. Jā, bet, kā jau es teicu, seguma tur nebija pilnīgi nekāda. Ko tu saproti ar segumu? Ka tu varbūt cilvēkiem rādies labāks nekā tu īstenībā esi. Un ka tu rādies tik veiksmīgs, bet man patīk, kad Jēzus arī saka, bet tur apakšā ir miroņa kalni. Okay. Kā tev liekas citiem vīriešiem? Arī šādas problēmas ar identitāti ir? Es domāju, katram no mums kaut kādā posmā tādas problēmas ir. Jūs tajā grupā bijāt vismaz 12. Jā. Lai tiem 12 cilvēkiem bija problēmas ar identitāti vai ne? Es domāju, ka atkarības kā tādas, tur jau ir problēmas ar identitāti. Tieši tā. Jo man patīk, ka Jānis saka,
nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tajā nav tēva mīlestības. Un interesanti, ka tur nav rakstīts, ka tēvs viņu nemīl vai viņš nemīl tēvu. Tur ir rakstīts, ka viņā nav tēva mīlestības. Viņš nezina, cik ļoti viņš ir mīlēts, un tāpēc viņš šo mīlestību meklē citās lietās, kas ir dzīves lepnība, acu kārība un miesas kārība. Un es domāju, ja mēs paskatāmies no tās puses, tad vislielākās problēmas cilvēkiem dzīvē ir tāpēc, ka viņi nezina savu identitāti. Viņi nezina, kas viņi ir. Viņi nezina, cik ļoti viņi ir mīlēti. Un to caurumu viņi mēģina aizlāpīt ar visu, ar ko vien var mēģināt viņu aizlāpīt. Ar ko vīrieši mūsdienā mēģina caurums aizlāpīt? Tur ir ļoti liels izvēles iespējas, ja mēs tā varam teikt. Nu, paskatāmies, kaut vai cilvēkiem šodien tas ir alkohols, tā ir pornogrāfija, tā ir atzinība, tie ir kaut kādi hobiji. Ja? Un hobija nav sliktas lietas, bet ja tu tajā meklē kaut kādu identitāti un tu tajā meklē savu piepildījumu, vai tu centies aizmirsties no kaut kādām lietām, tad jau tas sāk palikt par izaicinājumu. Tev ir kāda hobija? Ir, bet man nav bijis laiks pēdējā laikā viņus izmantot. Kas ir tā hobija? Man patīk makšķerēšana. Es biju aizrāvies ar diska golfu. Jā. Tie bija man tādi pēdējie hobiji. Un kad tu spēlēji pēdējo reizi diska golfu? 2 gadus atpakaļ apmēram. Un makšķerēji kad? Kādu gadu atpakaļ. Bet mēs esam otrdien apņēmušies ar dēlu braukt makšķerēt. Ok. Tā kā turēsim tevi pie vārda, lai dēls tiešām tiek uz makšķerēšanu. Kā tev šķiet, kāpēc tev neatliek laiks hobijiem? Kaut kur es esmu uzņēmies bišķiņ pa daudz. Jā. Bet tagad ir tāds, es ticu, tāds apskaidrības laiks no Dieva, kad es redzu, kur man ko bišķiņ nogriezt nost. Kas tev šķiet, ka tev ir pa daudz? Mana daba laikam ir tāda, ka es cenšos iemesties visur iekšā, kur ir iespēja iemesties. Un līdz ar to man ir jāmācās pateikt nē, vai arī vienkārši nav jādara pašam tās lietas, bet ikdienas darbs kaut kāds ir jādeliģē un jādod citiem darīt. Tev ir problēmas ar deliģēšanu? Jā, jo man liekas, ka ja es neizdarīšu neviens cits, tas tāds kaut kāds pasaules nabas sindroms. Tā liekas, ka tu dari vislabāk, ja? Nevis labāk, bet liekas, ja es neizdarīšu, tad neviens neizdarīs. Bet varbūt tāpēc citi arī nedara, tāpēc, ka tu nedod nevienam izdarīt. Kā tev ir ģimenē ar šo deliģēšanu? Nu, jāmācās. Jāmācās? Jāmācās, jā. Ok. Kas ir lielākais mīts, kam šodien tic Latvijas vīrieši? Lielākais mīts, kam tic Latvijas vīrieši? Es domāju, ka sabiedrība ir uzlikusi mums kaut kādu veiksmes klišeju un noteikusi, kas ir veiksmīgs un kas nav veiksmīgs. Un atkal mēs atgriežamies, es domāju, pie tā paša finansiālā stāvokļa, vai paskatāmies, ko mums sociālie tīkli piedāvā, ka katram ir jābūt uzņēmējam, katram ir jābūt vadītājam, katram ir jābūt ar ietekmi, jā, bet mums katram ir jābūt vadītājam savai ģimenei, lietām, kuras mums ir uzticējis Dievs. Mums ir jābūt ietekmei, pilnīgi tam piekrītu, bet mums katram arī ir iedot tā savu ietekmes zonu, kāda mums ir. Un tu domā, ka vīrieši šobrīd, bet kur ir tad mīts, kas viņai, kā to ar šo gribi pateikt, ka tas ir mīts, kam viņa tic? Ka viņiem nevajag finanses, ka viņiem nevajag šo ieteikumu, ka viņiem nevajag atbildību, vai kā tu to biji domājis? Es domāju, mēs atkal nonākam pie identitātes šeit. Jā. Mēs nonākam pie identitātes un pie tā, ko uzspiež šodien. Finanses vajag, bet jautājums, cik daudz, kas ir tas dzinuls, vai ir vajadzīga attīstība? Noteikti ir vajadzīga, bet ne visiem tā attīstība ir vienāda. Es runāju par kaut kādām karjeras kāpnēm. Jā? Un mēs cenšamies bieži vien
izdzīvot standartus, kuri nav paredzēti mums. Ok, super. Mēs cenšamies, es pat gribētu teikt tā, ka mēs ļaujam kaut kādā ziņā arī influenceriem veidot mūsu uzskats par to, kādiem mums ir jābūt. Tā vietā, lai nāktu pie savu radītāju un sagaidītu, ko viņš no mums sagaida. Ko Dievs sagaida no tevis? Es domāju, būt uzticamam tajās lietās, kuras viņš ir uzticējis man. Pirmkārtām, kā vīram un tēvam ģimeni, parūpēties par viņiem. Un parūpēties arī, viņš man ir devis aicinājumu būt viņa kalpam, kalpot draudzē un parūpēties arī par draudzi. Cik es to varu izdarīt. Super. Kā sākās tavs stāsts draudzē? Mēs sākām to vispār. No sākuma mums nebija doma dibināt draudzi. No sākuma mēs kaut kur sapņojām par to, ka Talsos būtu forši, ka būtu draudze. Bet Mēs tas ir kas? ar sievu. Ar sievu, un pēc tam pievienojās vēl kāds ģimenes klāt. Protams, mēs esam sapņojuši par to, ka būtu forši, ka būtu draudze, bet mēs to visu sākām ar Bībeles studijām jauniešiem. Un kā tagad atceros, pirmajām Bībeles studijām atnāca 2 cilvēki, un likās, bija, mēs tur bijām nodrukājuši flyers un vēl visu kaut ko. Bet bija dziļas sarunas, bija foršas sarunas. Katru reizi šis cilvēku pulciņš palika arvien lielāks, līdz mēs sapratām, ok, startējam svētdienas dievkalpojumus. Tu runā par jauniešiem. Cik gadi bija jums tajā laikā un cik veci tie jaunieši bija, kas atnāca? Tas bija 3 gadus atpakaļ, kad mēs nodibinājām draudzi. Tas tepatās kaut kur ir, kad mēs sākām dievkalpojumus. Tie jaunieši tagad ir tādi 10., 11., 12. klase. Drīkst tev pajautāt, cik tev šobrīd gadu ir? 39. Esi drošs? Jā. Tad šobrīd tev ir 39 gadi. Pie jums atnāca jaunieši, kas mācās 10, 11, 12. klase. Vidusskolēni. Jā. Tas nozīmē, ka jūs šobrīd esat tāda ļoti jauna draudze, gan laika ziņā, ja 3 gadu veca, gan jauna, jāsaka, 3 gadu jauna draudze, gan arī sastāvziņā, ja tas ir jauniešu. Jā. Ir daudz jaunieši, un tas ir prieks, un arī tas mans, es gribētu teikt, aicinājums ir jauniešiem palīdzēt, paiet garām tiem ceļgaliem, kuros es esmu nogriezies un sabojājis kaut kādā mērā savu dzīvi. Palīdzēt jauniešiem norādīt laicīgi uz to pareizo ceļu un būt par piemēru, kā nevajag darīt arī. Jo es domāju, es būtu gatavs daudz atdot, lai man nevajadzētu iziet cauri tam, kam es dzīvē būtu izgājis. Ko tu būtu gatavs atdot? Daudz, jo, kā es saku, nav dienas, kad es nedomātu par tām lietām. Un tam visam arī ir sekas kaut kāds. Tā mašīna ir? Jā. Būtu gatavs atdot? Jā. Atdot savu mašīnu, lai kāds jaunietis neizietu to ceļu, tās kļūdas, kurām tu gāji cauri. Pa jauniešiem ne, bet par sevi es domāju noteikti. Jā. Par sevi noteikti. Es domāju, ka tas, ko mēs varam visvairāk atdot jauniešiem, tā ir pieredze. Tā ir pieredze, kur mēs viņiem varam iedot, un atkal mēs ar varu nevienu nevaram piespiest, bet mēs varam palīdzēt viņiem pieņemt kaut kādus lēmumus. Kā tu domā, kā panākt to, lai jaunieši notic tam, ko tu stāsti? Būt patiesam un nedalīties tikai ar to labo. Jo kaut kur mums ir tendence rādīt to savas dzīves highlights. Mums ir tendence rādīt to labo, kas mums ir. Bet būt godīgam, tādam, kāds tu esi. Dalīties arī ar savām cīņām, dalīties arī ar kādām lietām, kas notiek tavā dzīvē. Jo kaut kur mēs performējam uz tādu, mums viss ir skaisti, viss ir svētā glītumā, viss ir smuki, jā, bet mēs visiem caur kaut kādām cīņām. Mēs visiem caur kaut kādiem izaicinājumiem un dalīties par to. Kāda bija tava izaicinājuma tad, kad tu veidoji draudzi vai jau šobrīd šo pēdējo 3 gadu laikā?
tieši draudzē izaicinājumi? Draudzē šie izaicinājumi nav bijuši tik lieli, bet vislielākais izaicinājums es sev pats esmu bijis. Kāds tas izpaudās? Cīņa ar sevīm, cīņa ar slinkumu, cīņa ar prioritātēm, cīņa ar sevi. Kā tavs slinkums izpaudās tieši? Ko tev nepatīk darīt? Man daudz ko nepatīk darīt, bet Labi, ja tu sauc to par cīņu ar sevi, tas nozīmē, ir kaut kāda lieta, kura tev nepatīk tik ļoti, ka tev nepatīk tas, ka tev viņa nepatīk. jā. Ka tev jau tas traucē. Noteikti tas ir laika plānošana, noteikti tas ir produktīva laika izmantošana, noteikti tas ir kaut kādu, es gribētu teikt, laika izmantošana, kā es viņu izmantoju. Tu izšķied laiku? Es domāju, diezgan. Kur? Sociālie tīkli, neproduktīvas kaut kādas lietas, kuras tiek darītas. Kur tu sēdi sociālajos tīklos? Ko tu tur dari? Man patīk tas jēdziens pēdējā laikā, ko es cenšos sevi ieviest iekšā, tas dumb scrollings. Jā. Vienkārši scrollēt, jā. Bet arvien vairāk man sanāk sevi uzvarēt tajā. Kurā brīdī tu pieķēri, ka tev jau tas kļūst par problēmu? Tad, kad man sieva atgādina, tev atkal telefons ir rokās. Jā. Smieklīgi, bet kaut kā ļoti pārsteidzoši. Man, droši vien jau, ka tas Dievam nav pārsteidzoši, ka pie manis atnāk uz podcastu cilvēki un stāsta par tām problēmām, arī kas ir tieši manas problēmas. Tu neticēsi, bet arī man ļoti bieži sanāk dzirdēt šādu, ka tu esi iekšā telefonā un kur esmu es. Līdz ar to es ļoti labi saprotu to tavu situāciju. Bet varbūt tu vari padalīties ar ieteikumiem tad man, kas varbūt arī kādam klausītājam noderēs, kā tu spēj samazināt šo scrollēšanas laiku. Brutāli dzēšot ārā aplikācijas. Kuru tu izdzēsi pēdējo? Instagrams. Tu neesi vispār Instagramā vai? Es no telefona viņu vienkārši esmu izdzējis. Bet var jau iet caur brauzeri arī iekšā. Jā. Es domāju, tā ir cīņa nemitīgi. Un tas, ko es sev uzdodu šo jautājumu, kas tur ir interesantāks nekā manā dzīvē. Un, diemžēl mēs bieži vien kaut kur aizraujamies ar sociālajiem tīkliem. Varbūt es kļūdos, bet mēs aizraujamies ar sociālajiem tīkliem, tāpēc, lai novērstu kaut kur fokusu no mūsu dzīves nost. Kas ir tas tavā dzīvē? Kāpēc tu ieslīgsti sociālajos tīklos? No kā tu novērsies, vai slēpies, vai beidz? Kaut kādi darbu saraksti. Nepabeigti darbi, neizdarīti darbi, jā, kur ir tas kārdinājums. Pastīšos bišķiņ, kas citur notiek. Nomierinās sevi tādiem. Jā. Kas ir darbi, kur tev nepatīk darīt? Kurus tev nepatīk darīt? No Dokumentu darbi, tas ir kaut kas tāds. Jā. Ja grib kaut ko pazaudēt, man var iedot dokumentus vienkārši. Vai grib man sabojāt garstāvokli, tad iedot man aizpildīt kādus dokumentus. Kā tev soks ar atskaišu rakstīšanu? Nesoks. Nesoks. Tu mēdz šādu darbus atlikt līdz beigām, līdz deadline'am, pēdējām termiņām. Jā, un kāds kolēģis ir teicis, ka man vislabākā mūza ir deadlines. Jā, Mārtiņ, te laikam mēs esam kopiju pēc sajūta līmenī absolūti identiski. Ko? Pajautāsim tev kaut ko par laulību un ģimeni. Cik jūs esat gadus kopā ar savu sievu? Atkal es tev gadu prasu. Jā, tu man prasi gadu, tāpēc, ka tu zini, ka man šie gadi ir melnais caurums. Jā, un tu zini, ka man patīk uzdot provokatīvus jautājumus. Jā. Orientējoši droši vien, ja 13. gadā jums dzima puika, un tas bija pirms, tad, lai skatītāji paši sarēķina un komentārā ieraksta, cik gadus tu esi precējies. Super. Redz, kā izgājām no situācijas. Mēs neteiksim vienkārši. Jā. Ko tu esi sapratis laulībā par šiem gadiem? Kas ir tāda kāda atziņa, secinājums, labs, negatīvs? Tu aicini vispār citiem precēties? Noteikti. Kāpēc? Laulība izmainīja manu dzīvi. Laulība parādīja, kāds egoists esmu es īstenībā.
Jo, Līdz tam neviens cits nebija to parādījis. Rādīja, bet tu jau neredzi. Un laulība parādīja to, kad man ir ļoti daudz, kur augt. Jo, kā es saku, man ir brīnišķīga sieva, un viņa ir mana labākā un skaistākā puse. Un ļoti daudz lietas, es dažreiz arī to sievai teicu, es nezinu, kur es šobrīd būtu, ja nebūtu viņa. Jā, kaut vai kaut kādos tādos darbu izpildes lietās, kur es esmu mācījies no viņas kaut kādu kārtību, jo es esmu diezgan haotisks, tad man sieva ir ļoti punktuāla, kārtīga, un viņa ir ar darbu sarakstiem, ar rūpēm. Es esmu kaut kur bišķiņ ļoti pretējs. Bet laulība ir likusi man mainīties. Kā jūs ģimenē darbus sadalēt? Par ko es tu atbildīgs ģimenē, par ko sievu? Vai jums nav tāda sadalījuma? Es gribētu teikt, ka mums ir daudz kopīgas lietas, kuras mēs darām. Pa mājas lietām noteikti visvairāk atbild sieva. Par tīrīšanu, drēbēm un tām visām lietām, jā. Drēbes tavs gludina sieva? Noteikti. Ok. Trauks, kurš mājā mazgā? Šonedēļ dēls. Okay, Mēs sadalām tā, kad mēs cenšamies sadalīt. Tu ar dēlu sadali vai jūs ar sievu sadalīt, ka šonedēļ bērni mazgās trauks? Mēs tagad cenšamies rotēt viņus uz kādiem darbiem. Viens dara to, otrs dara to. Jā. Tātad deleģēšanas prasme jau tev ir attīstījusies. Jā, kaut kur mēs cenšamies katrs pēc seviņ tos savus trauks nomazgāt, bet nevienmēr tas sanāk. Un tad kādam tas ir jāpabeidz. Kurš dušu vannu tīra? Noteikti tā ir mana sieva, jo ja es tīru, tad jautājums ir, vai kāds ir vispār tīrījis. Ok, labi. Kurus darbus tu mājā dari? Praktiskus varētu teikt kaut kādus. Pēdējais darbs, ko tu mājā darīji? Vakar izjaucu akmens dārzu. Mums mājās bija akmens dārzs, un es vakar domāju, ka es tikai nopļaušu. Bet beigās tas izvērtās, kad sanāca visus krūmus raut ārā, visu pārējo, un kad es ceru, ka tur kādu dienu būs tikai smuka zālīte. Tu to darīji ar prieku vai sievas dēļ? Es vakar sev pieķēru, ka es pirmo reizi to daru ar prieku, jo pirms tam tā situācija bija tāda, ka man sieva kādreiz bija dārzā, es pat viņā negāju iekšā, es ņēznes kafiju, bet pats iekšā negāju, jo dārza darbi tas nav, kas man patīk. Bet vakar mums pat sanāca neliels strīds, kad es izgāju ārā, es teicu, es tulītās būšu, un es atnācu pēc vairākām stundām atpakaļ. Es jāsaka, tu pat ar mums brokastis nepaiet kopā. Vakar es sapratu, ka, man vismaz jaukt to dārzu man patika. Bet nav taču tā, ka tu sociālos tīklus esi aizstājis tagad ar dārza darbiem. Es ceru, ka nē. Jā, es domāju, ka tavs sieva droši vien arī cer, ka tā nē. Kādas kļūdas tavuprāt kristīgi vīri pieļauj savās ģimenes laulības attiecībās? Pa daudz fokusējās uz lietām, kuras viņi nevar ietekmēt, un pa maz fokusējās uz to, ko var ietekmēt. Tas ir tas, ko es gribētu teikt, kad pa maz fokusējās uz savām ietekmes zonām, kas ir ģimene, bieži vien, un tas ir arī mans klupšanas akmens. Un pa daudz iegulda savu resursu tur, kur viņi nevar neko izmainīt. Man pēdējā laikā sanāk runāt ar vīriem, kuri kaut kādā ziņā netiek varbūt ar savu dzīvi galā, kur ir kaut kādas atkarības, vēl kādas lietas. Un es esmu pamanījis, ka viņiem visiem ir kādas lietas kopīgas. Viņi visi ir eksperti ekonomikas jautājumos, viņi visi ir eksperti Ukrainas kara jautājumos, viņi ir eksperti Amerikas ekonomikā, viņi ir eksperti ģeopolitikā visā pasaulē, bet ar savām dzīvēm viņi netiek galā. Vienkārši viņi neņemās ar tik mazām lietām kā savu dzīvi. Ko es ar to gribu teikt? Kad vīri bieži vien savu fokusu un enerģiju velta tur, kur viņi neko nevar ietekmēt. Jo mēs nevaram ietekmēt ekonomiku Latvijā. Mēs nevaram ietekmēt konfliktus pasaulē, bet tas, ko mēs varam ietekmēt, savu sievu un savu bērnu eksistenciālos jautājumus.
Bet mums bieži vien ir tendence skatīties visu kaut kur apkārt, tikai ne savā ģimenē. Kā tev šķiet, tava kalpošana nav pārāk intensīva vai nav tik intensīva, ka tā atņem laiku un enerģiju tavām sievas bērnu attiecībām? Tā ir nemitīga cīņa. Tā, man liekas, ir bieži mācītāja tāda. Tā ir nemitīga cīņa. Man sieva pa manīm jau smējās, kad es viņai kādu mēnesi saku, man skrējiens šonadēļ beidzās. Es saku, tu jau to teici mēnesi atpakaļ. Ja, un tad ir tur pasākums, tad ir jābrauc uz turieni, tad ir jālido uz turieni, tad ir jādara tas. Un beigās tu saproti, ka tu kalpo visiem citiem, bet savēji ir kaut kur atstāti otrajā plānā. To tu pats esi sapratis, vai tev jau sieva sāk to teikt? Es to pats esmu sapratis, bet sievai sanāk diezgan labi to atgādināt arī. Un paldies viņai par to. Un kas ir tas, ko tu mainīsi visā šajā? Es mācos teikt nē. Es mācos teikt nē kādām lietām. Es mācos izbrīvēt vakarus, jo bieži vien vakaros ir tās lietas. Un 2 nedēļas man diezgan labi ir sanācis, kad pa vakariem es saku nē. Es esmu nolicis sev laiku, kurā es esmu pieejams. Protams, vienmēr ir kaut kādas krīzes, bet ir laiks, kuru es gribu veltīt savai ģimenei. Jo es saprotu to, ka man ļoti patika, es biju vienās mācībās, kur ļoti forši to pateica, ka, ja tu aizies darbā, visdrīzākais mēneša laikā atradīs tev aizvietotāju. Būsim godīgi. Ja tu aizies no darba, ja? Jā. Ja kaut kas notiks ar tevīm, un tu aizies no ģimenes, es runāju, varbūt uz debesīm, jā, dēļ pārslodzes, tad taviem bērniem nebūs cita tēva. Un tavai sievai nebūs cits vīrs. Ir tāds, kāds esi tu. Un tāpēc man tā liekas, tajā skrejienā mēs bieži vien kaut kur aizmirstam par prioritātēm. Bet tā prioritāte es gribu uzsvērt atkal un atkal. Pirmkārt, tā ir tā ietekmes zona, kur mums ir uzticējis Dievs. Un katram vīram tā ir viņa ģimene. Cikos tu ej gulēt? Cenšos līdz 11. Cenšos. Un cikos sievieti gulēt? Mēs kopā ejam gulēt. Mēs to esam tā. Sieva tev nesaka, ka jāiet ātrāk, laicīgāk gulēt? Viņa bieži vien ir tā, kas man atgādina, ka ir jāiet gulēt. Jā, tāda tomēr saka, ja? Jā. Okay, un kad tu viņai sāks klausīt? Es esmu sapratis, kad man savās interesēs kaut kādās lietās ir jāmācās paklausīt viņai. Jo es nemāku nolikt lietas malā. Ja es varētu strādāt pa nakti, es to visdrīzākais arī darītu. Ja es varētu darboties līdz 1 naktī, un man neviens netraucētu, es to arī daru. Bet bieži vien Dievs arī ir iedevis sievas kā tādu gudrību mums blakus, kas saka, hei, vecais, bišķiņ piebremzē. Ja, un tāpēc, kā jau es teicu, mana sieva man ir mana labākā puse. Brīnišķīgi. Ko tu vēlētos zināt par laulību pirms savām kāzām? Jeb pārformulējot jautājumu, ja es būtu zinājis, ka ir šādi, tad man būtu nedaudz citādāk, veiksmīgāk laulība. Laicīgāk, es gribētu teikt, nolikt savu egoismu malā kaut kur. Brīnišķīgi. Kas ir grūtākais tavā laulībā? Neskaitot nolikt egoismu. Ļoti labs jautājums. Es domāju, būt klātesošam. Es varu būt mājās, bet tāpat laikā savās domās kaut kur pavisam citur. Man liekas, pat mēs esam bijuši tāda dziesma, ne? Jā. Blakus, bet tik tālu. Jā. Un viņa mūzika ir tā, kur vajag biežāk paklausīties un padomāt par savu dzīvi. Un tur arī ir vārdi, kuros vismaz var ieklausīties. Jā, bet būt klātesošam, jo es zinu, ka citiem vīriem tā nav. Tas ir mans mīnus, kad es bieži vien varu būt mājās, bet aizpeldējis kaut kur citur projām. Es varu risināt kaut kādas problēmas
prātā un nebūt klātesošs. Jā, Mārtiņ, man žēl, ka tikai tev vienīgajam ir šāda problēma. Mums skatītājiem noteikti nav tādas. Kā tu un savu sievu risināt konfliktus? Vai jums tādu nav? Mums ir, un daudz viņi ir, jo mēs abi esam dzīvi. Ir kāds smieklīgākais konflikts, ko būtu gatavs padalīties? Es arī strādājot ar pāriem, bieži vien to minu kā piemēru, ka mums bieži tie konflikti ir tādi, kad mēs veselu dienu varam nostrīdēties, ko es zinu, kad atkal nevienam citam tā nav. Un beigās uzdot jautājumu, par ko mēs vispār strīdamies. Jā. Un īstenībā, kad apsēžās un to visu izrunāt, tie visi ir tik mazi sīkumi, un kur mēs esam upurējuši savu mieru dēļ tik maziem sīkumiem, kad žēl. Tev ir bijis tā, ka tu strīdā ar sievu nerunājot savā starpā? Jā. Cik ilgākais ir bijis? Mums laikam ir tā, ka man sievai patīk vairāk klusēt, man patīk vēl uztracināt, jā, bet bieži vien es tagad mācos paklusēt. Es mācos paklusēt, bet tie nav dienas, tās nav dienas. Mēs cenšamies kaut kādā diezgan saprātīgā laikā apsēsties pie galda, izrunāt un izlīgt un aizlūgt. Kā bija, lai saule nenoriet jums dusmojoties? Ja? Jā. Līdz vakaram cenšaties atrisināt? Cenšamies. Ir bijis tā, ka nesanāk? Ir bijis, ka nesanāk. Un kā ir labāk? Labāk ir, ka sanāk. Labāk ir, ka sanāk un labāk ir laicīgi īstenībā censties izvairīties no tiem strīdiem. Jo beigās es tad katru reizi domāju par to, ka mēs tērējam tik daudz enerģiju, mēs tērējam savu mieru. Un pats trakākais ir tas, ka tam visam pa vidu bērni ir. Un mums ir jāmācās komunicēt. Tāpēc es vīriem saku, vīri, ja ir iespēja, investējiet iekšā savās laulībās, braucat uz semināriem. Mācieties komunicēt, mācieties runāt savā starpā. Jo beigās, ka tā visa atslēga ir komunikācija. Jā, komunikācija ir laba lieta. Bet kā ir ar tavu ticību reālajā dzīvē? Kā tu esi mācītājs? Vai tev kā mācītājiem ir kādreiz bijušas šaubas par savu ticības spēku, par savu ticības apjomu, par to, vai tu vispār patiesībā tici? Protams, es domāju, ka ikvienam tādi jautājumi ir. Un tu dažreiz sēdi un uzdod jautājumu, kāda jēga no tā visu, ko es te daru. Un kāda ir jēga? Jēga ir, ka tu redzi tās izmainītās dzīves, ka tu redzi, kā cilvēkiem mainās dzīves, ka tu redzi, ka tu vari būt par svētību kādam, tu ieraugi to jēgu. Vari minēt kādu piemēru, ka tu esi bijis par svētību kādam? Diezgan daudz man sanāk komunicēt ar cilvēkiem, kas iet cauri kaut kādām krīzes situācijām, kas iet cauri kaut kādām salauztām laulībām, kas iet cauri atkarībām, vai ir jauniešiem, kas iet cauri kādiem procesiem, kur varbūt viņu vecāki šķirās, jā, un ka tu vari būt blakus, un tu vari, varbūt dažreiz pat neiedot kādu padomu, bet vienkārši būt blakus, uzklausīt. Ir brīži, kuros tu varbūt cilvēkam vari iedot padomu, un ir brīži, kuros tu vienkārši vari praktiski kaut kā palīdzēt. Kur tev sanāk satikties un runāt ar cilvēkiem? Es saprotu, tu esi draudzes mācītājs. Kaut ko tu iestarpināji, ka tu arī ar pāriem runā. Tavu balsi es dzirdēju arī kristīgajā radio. Kur ir tā vieta, kur tu reāli satiecies ar cilvēkiem? Vai tu vari viņiem dot kādu padomu vai būt par atbalstu? Kāds ir tavs režīms ikdienā? Kaut kādā veidā es pat baigi nemeklēju to, bet redziet, tā situācija jau ir kāda. Viena no lietām, kur es mūsu draudzē arī saku, kad es negribu, ka mēs dzīvojam tādā supersvētā glītumā, visiem viss ir kārtībā, un svētdienā ir liela žakete, smuka šlipse, un viss ir kārtībā. Bet es gribu aicināt cilvēkus, ka mēs dalāmies par tiem mūsu izaicinājumiem, ka mēs dalāmies, ka mēs ejam cauri, un ka draudze viņai ir jābūt tai vietai, kur cilvēks var atnākt un pateikt, nu viss ir slikti. Un ar to daloties un ar to kalpojot, cilvēki arī nāk un atverās. Un kaut kā
cilvēki arī uzticās un dalās, kam viņi iet cauri. Es speciāli nevienu nemeklēju, lai man krauj kaut ko virsū. Bet paldies Dievam, un tā ir milzīga žēlstība, ka Dievs kaut kādā tādā veidā var lietot, un kad ir cilvēki, kas arī savu sirdi var izskatīt. Kā domā, kā varētu un vai vajag vispār iet runāt ar cilvēkiem, kuri nevēlas neko par Dievu dzirdēt? Es domāju, vajag, tāpēc, ka tā ir sēklu sēšana. Tāpat tā kā es savā laikā, kad es dzīvoju šo savas dzīves sliktāko posmu, es zinu, ka manā mamma vienmēr teica, es par tevīm lūdzu Dievu, un Dievs tev mīl, un man tas burtiski uzvilka. Es pāris reizes pat teicu, ka tu man vienkārši nezvani vairāk, ja tu tā runā, un pat, cik es atceros, metu nost telefonu, bet tas sēklas jau krīt. Un pienāk laiks, kad ir kaut kāda augļa tām sēklām. Tad tu aicini cilvēku, kur tev sūta 3 mājas tālāk, joprojām sūtīt viņiem kaut vai īziņas par to, ka Dievs viņus mīl. Es domāju, tam visam ir kaut kāds, nevajag tagad katru dienu sūtīt īziņas. Dievs tev mīl. Bet tam visam ir jāpieiet arī ar kaut kāda empātija. Tam visam ir jāpieiet arī... Jēzus mūs aicina kļūt par cilvēku zvejniekiem, nevis par dīvainiem. Un bieži vien mums ir jāiemācās, kad paklusēt, un varbūt vienkārši cilvēkam būt blakus, vai arī palīdzēt praktiski. Bībele saka, ka lai mūsu labie darbi ir tie, kas spīd ļaužu priekšā. Kaut kur mums gribās, ka tie ir mūsu vārdi, bet bieži vien tiem ir jābūt darbiem. Kādus darbus tu aicinātu darīt vīriešiem? Kā jau es teicu, pirmais – kalpojiet savām ģimenēm. Kalpojiet savām ģimenēm, kalpojiet saviem bērniem. Kopā ar savām ģimenēm ieraugat vajadzību, kur jūs vēl varat kalpot. Es domāju, mums šīs vajadzības ir diezgan daudz Latvijā, bet tas mans lielākais izaicinājums arī kopā ar savu ģimeni. Nevis pašiem kaut kur skriet prom no ģimenes, bet iesaistīt arī bērnus, iesaistīt arī sievu. Un ar ko jūs šobrīd cenšaties šādi rīkoties? Mums tā ir draudze. Mums tā ir draudze, kurā mēs darbojamies. Tāpatās arī, kā jau tu minēji, radio, tas bija tēvu izaicinājums, kur mēs aicinājām tēvus veidot kādus dievbijīgus ieradumus un investēties ģimenēs. Tagad tas ir pāru izaicinājums, kur atkal mēs cenšamies pārus kaut kādā veidā saliedēt, lai izdzīvotu to dzīvību un dzīvības pārpilnību savās laulībās. Es gribētu teikt, ka mums ka tā ir draudze, kurai mēs kalpojam. Primāri tas ir Talsos, bet ja kādam mēs varam būt par svētību kaut kur citur, mēs esam atvērti to darīt. Tev tas tā ļoti viegli sanāk, ticēt Dievam, runāties ar Dievu, vai tomēr ir arī kādi šaubu izaicinājumi, strīdu brīži, ka tava paļaušanās uz Dievu vai sarunas ar Dievu kļūst jau tādas, asākas, kad ir kādi aizvainojumi, tev liekas, ka tu nedzirdi, ko Dievs saka, vai tu dzirdi to, ko tu negribi, lai Dievs tev teikt. Ir tādi brīži bijuši? Protams, ka viņi ir, un tas, ko es esmu pamanījis, kad bieži vien tās atbildes ir tās, kuras es negribu dzirdēt. Jo man kā cilvēkam vienmēr gribās to šorkats bišķiņ ātrāk uztaisīt. Bet Dievam ir kaut kādi soļi, Dievam ir kaut kāds plāns, un tas, ko es esmu redzējis, es esmu pietiekami ilgi skrējis sienā ar pieru iekšā, kad jau es mācos ar kādu 2., 3. reizi sadzirdot, nevis ar 8. vai 9. Kā tu vari atšķirt, kad ir Dieva balss, kad ir tava kaut kāda prāta spēja, kad ir intuīcija vai pieredze, bet ka tiešām tas ir Dievs, kas tev runā? Tas ir ļoti labs jautājums, kur bieži vien cilvēki arī uzdod, bet man savā laikā kāds mans tanī brīdī mentors teica tā, viņš saka, un tas ir tas, ko es arī cilvēkiem tālāk saku, viņš saka, tagad tas būs Dievs, tu zināsi. Un bieži vien mēs cenšamies iedot formulas, kā noteikt, tas ir Dievs vai tas nav Dievs, bet Dievs katru no mums pazīst tik unikāli, ka viņš zina, kā uz mums vajag runāt. Un kādreiz Dievs sūta cilvēkus,
Man patīk, kā mūsu bīskaps Kaspars Sterns saka, ka Dievs ir tas, kas aicina, cilvēki ir tie, kas apstiprina. Un man tā liekas, ir ļoti labi, kad mums, kā vīriešiem, ir padomdevēji apkārt, kuriem mēs varam uzdot jautājumu, hei, kā tev liekas? Tu teici, tev ir mentors. Kas tas ir un kā tu ar viņu sadarbojies? Man ir vairāk mentori. Man ir cilvēki, ar kuriem es cenšos komunicēt par kaut kādiem finansu lēmumiem. Man ir cilvēki, ar kuri mani tur pie atbildības par kādām garīgām lietām. Man ir cilvēki, kas mani tur pie atbildības par kādām veselības lietām. Man tā liekas, vīram tā ir viena no svarīgākajām lietām, ka viņš ir atbildīgs kādu priekšā. Es atceros to sarunas sākumu, kad mēs runājām par tiem draugiem un par to vidi, kurā mēs esam. Ir tāds pasaulē, man liekas, nobružāts teiciens, ka mēs esam kaut kāda summa no tiem 5 cilvēkiem, ar kuriem mēs tusējam vai esam kopā. Tad es saprotu, tu šobrīd apzināties izvēlējies sev cilvēkus, ar kuriem būt kopā, lai viņi tev tagad celtu un turētu pie atbildības. Vai tas ir sanācis tā jau organiski, ka viņi tevi ir uzmeklējuši? Redz tā, ka Mārtiņam ar šo ir problēma, viņam vajag palīdzēt, Mārtiņam ar to ir problēma, mēs viņam palīdzēsim. Vai tu pats no sava gala saproti, man ir problēma un meklē kādu palīdzību? Tā tas nenotiek, ka kāds meklē, kā tev var palīdzēt. Es domāju, ka iniciatīva ir jānāk no katra paša. Kad es sapratu, ka mani finanses paradumi ir galīgi čau, es meklēju cilvēku, kurš man palīdzēs tajā. Kurā brīdī tu to saprati? Tā, kad es sapratu, ka es nevaru vairāk savilkt savu budžetu kopā, ka man ir jāmeklē palīdzība. Tāpat tās, kad es saprotu, ka es netieku ar savu veselību galā. Man ir vajadzīgs cilvēks, kur priekšā es esmu atbildīgs. Man ir cilvēki, kad man nāk kādi kārdinājumi vai lietas, kuriem es uzreiz saku, hei, lūdzu Dievu par manīm. Un vēl vairāk uzprasiet man pēc 3-4 dienām, kā man ir gājis. Un tie ir cilvēki, kas piezina uzprasa, hei, davai stāst, kā ir, bez filtra. Un man ļoti patīk kāda teorija, kad katram vīram ir vajadzīgs 4 ģimenes. Nevis 4 laulības, bet 4 ģimenes. Pirmā ģimene ir tā, kur mēs piedzimstam kā bērns, kur mums ir tēvs un māte. Otrā ģimene ir tā, kur mēs jau esam izvēlējušies savu sievu, un mēs paši kļūstam par tēvu. Trešā ģimene tā ir draudze, kur mēs izdzīvojam evaņģēliju. Un ceturtā ģimene tie ir vīri, jeb tā ir brālība, kas mūs kā vīrs tur pie atbildības. Kad es pasaku, ka es izdarīšu, tad man arī paprasa, hei, kā tev sanāca? Kāpēc tev nesanāca? Kur tādus vīrus atrast? Draudzē, meklējiet un lūdziet Dievam, lai Dievs parāda tādus vīrus. Bet nevis tādus, kas apdzied mūsu un stāv blakus un saka, saprot, kā tu jūties, bet kur pasaka, klausies, neesi zeķubīgs, izdari līdz galam. Tu apsoli izdarīt, izdari. Jā, strādā pie sava rakstura, izaicini sevi. Tādi vīri nemetājās uz katra stūra, bet, ja meklē, tad viņi ir atrodami. Kas meklē, tas atrod. Jā, un Dievs arī parāda žēlstību un sūta tādus vīrus. Un tas ir tas, ko es saku arī jauniešiem. Ieraugat cilvēku, kuram dzīvē iet tā, kā jūs gribat, un ejiet prasīt padomu. Un, diemžēl, šodien mēs bieži vien ņemam šo padomu no pasaules. Bet es ticu, ka mums draudzēs ir spēcīgi vīri, kas var ar savu piemēru parādīt, kā izdzīvot laulību, kā izdzīvot ar vienu sievu. Ja tev būtu iespēja šobrīd atrast vienu cilvēku, kuram paprasīt kādā jomā padomu, kas tas būtu? Kur tev šobrīd ir nepieciešama palīdzība, padoms? Man tāda iespēja ir, un es to arī izmantoju. Jā. Man ir ļoti daudz šie jautājumi par balansu. Man ir ļoti daudz šie jautājumi par balansu, ko man darīt, kad man darīt, cik man darīt, kā man darīt. Un paldies Dievam, ka Dievs ir svētījis ar dievbijīgu cilvēku, kuram es varu pajautāt šos jautājumus.
Par balansu tu runā tīri laika balansu. Visur, kur man enerģija, kur mans laiks iet prom, kur es sevi redzu. Kā tev šķiet, vīriešiem šobrīd ir tāda dziļa krīze vai nav krīzes? Pēc papīriem nav. Bet, Tu zināji, ka vīrieši 5 reizes vairāk izdara pašnāvības nekā sievietes? jā, Un tā nevarētu būt krīze? vīriešiem ir, es gribētu teikt, milzīga krīze. Jo tas spiediens, kurš šobrīd ir uzlikts uz vīriešiem, viņš ir milzīgs. Kā jau es teicu, man sanāk runāt ar vīriem, un vīri bieži vien turās uz mata galiņa. Jā, es esmu runājis ar vīriem, kur man tā arī saka, ja nebūtu Dievs, es jau sen būtu nojūdzies, nodzēries vai vēl kaut kā. Jā. Jo tas spiediens ir milzīgs. Jo viss tas, kas nāk no sociālajiem tīkliem, tas, ko sagaida, tas, ko liek virsū kaut kādas klišejas, viņš ir milzīgs. Kā atpazīt to vīrieti, kurš šobrīd ir uz kaut kādas sabrukuma robežas? Tu esi tādus saticis? Es esmu saticis. Tas ir attiecības, jo tā sabiedrība jau mums uzliek šo standartu, ka mēs jau nevienam nevaram rādīt, cik grūti mums iet. Mums ir jābūt ar platu smaidu, es spēcīgs, es varu, un tas ir attiecības. Mums ir jārada vieta vīriem, kur viņi var atnākt un padalīties ar saviem izaicinājumiem. Un bieži vien, kā jau es teicu, kad tā ir vieta, kur kāds viņiem paklusēs vai aizlūgs pa viņiem, nevis dos padomus. Tā ir vieta, kur vīri var būt tādi, kādi viņi ir. Kur viņi atnāk un pasaka, ir traki man dzīvē, lūdziet pa manīm. Tā ir vieta, kas atrodas arī Talsos, ja? Draudze vieta. Arī, bet ir daudz brīnišķīgas draudzes. Ir daudz spēcīgi, dievbijīgi vīri, pie kuriem var meklēt šo padomu. Un, kā jau es teicu, kas meklē, tas atrod. Bet mums ir jābūt atbildīgiem, jāizturās atbildīgi pret to, ja Dievs mums sūta kādus vīrus klāt. Nenosodam viņus. Varbūt nesākam viņus mācīt uzreizām. Nedodam viņiem 12 soļu programmu, kā viņi būs veiksmīgi, jo viņi to redz visur. Bieži vien viņiem ir vajadzīgs vienkārši attiecības un ka kāds viņus saprot. Kā var saprast personu, kurai ir atkarības? Bieži vien šīs personas pašas sev nesaprot. Tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam norādīt. Savā gadījumā es zinu vienu risinājumu. Tas, kas strādāja manā dzīvē. Tas ir Kristus. Bet līdz tam jau ir pašam jānonāk. No atkarīgais. Viņš jau nevar pieņemt Kristu, ja viņš nesaprot, ka viņam vajag. Tā ir milzīga Dieva žēlastība. Un atkal mēs varam izveidot 12 soļu programmu, kā līdz tam nonākt. Bet Dievs zina, kas kuram cilvēkam ir vajadzīgs. Dievs zina, kā uz šo cilvēku runāt. Acīm redzot, man vajadzēja nonākt tik dziļā bedrē, lai es atsauktos šim aicinājumam. Kādam varbūt pietiek, kad viņam pienāk uz ielas kāds klāt, iedod flyeri, un viss viņa dzīve izmainās. Man vajadzēja nonākt, kur es nonācu, lai es saprastu, ka tā nevar. Ko par tevi teica līdzcilvēki, tad, kad tu biji dziļi bedrē? To arī teica. Es biju kretīns. Es biju visur, kur es biju, tur bija problēmas. Līdzjūtība saņēma vai vairāk nosodījumu? Es domāju, nosodījumu. Vai līdzjūtība būtu palīdzējusi? Es domāju, nē, jo es biju cilvēks, kurš mācīja diezgan labi manipulēt ar lietām. Un arī šobrīd es esmu cilvēks, kur man vajag pateikt diezgan tieši, hei, izdari šito, izdari šitā. Jā, un arī cilvēki, kas man ir šie mentori, pie kuriem es vēršos pēc palīdzības, viņi zina, kā ar mani komunicēt. Kā tu komunicētu ar cilvēku, kurš šodien grib izdarīt pašnāvību? Ko tu viņam teikt? Meklēt palīdzību pie speciālistiem. Un es zinu, ka kristīgajā pasaulē šis nav baigi populāri, kad, protams, ir bieži vien mums kā mācītājiem mums ir jāstrādā ar cilvēku garīgo, bet bieži vien
cilvēkam ir jāiet pie speciālistiem tādos gadījumos. Un es zinu, kad man kāds teiks, nē, Dievs, visi, jā, un es runāju kaut kad ar mācītāju, un viņš saka, nē, nekādā gadījumā, nekāda terapeiti, nekāda psihologi, bet Dievs jau ir radījis cilvēku kā gars, dvēseli un miesa. Un mēs, kā mācītāji, mēs varam strādāt ar garīgām lietām. Jautājums, kāpēc mēs gribam strādāt ar dvēseliskām, bieži vien, kaut gan mums nav kompetence tajā, tad es saku, tad sākam zobus arī labot. Jā. Ar bībeli, jā? Ar bībeli, jā. Taču mēs varam noticēt populāro raksturvietu, es visu spēju tā spēkā, kas dara man stipri, un sākt zobus labot, jā. Tad nosodīt, ka tā nav ticība, pat kā sinepi graudīt. Jā, bet bieži vien mums ir jānorāda uz speciālistiem, un ir dievbijīgi speciālisti. Un viena no lietām, kur es lūdzu Dievam, Dievs, es ticu, ka Dievs dod kaut kādu gudrību, kā ar tādu cilvēku komunicēt, bet un atkal man nav pareizās atbildes. Un mēs varam atkal iedot kaut kādu klišeju un pateikt, vot tikai šitā. Bet es ticu arī, ka Dievs dod gudrību tajos brīžos, kad viņš atsūta tādus cilvēkus. Par ko tu pēdējo reizi raudāji? Vai tu vispār esi raudājis? Pēdējo reizi es ļoti skaidri atceros, tas bija 1. janvāris, 3:17 minūtes, kad es uzzināju, ka mana mamma aizgāja mūžībā. Un tas bija cilvēks, kurš bija izlūdzis mani un iznesis uz savām lūkšanām. Kad domā, viņa savu misiju ir izpildījusi? Noteikti. Jo viņa bija tā, kas uzticam kalpoja draudzē, kas lūdza par manīm, un kuras lūkšanām pateicoties es šodien varu dzīvot normālu dzīvi, kuras lūkšanām pateicoties man šobrīd ir sieva un bērni. Jūs ar sievu lūdzat par saviem bērniem? Jā. Kas ir tas, ko jūs lūdzat? Lai viņi var atrast savu aicinājumu Dievā. Un lai, protams, ir šīs standarta lūkšanas Dievs, svētī pasargā, dod gudrību skolā, bet es domāju, tā lielākā lūkšana ir to, lai viņi atrod to savu identitāti Dievā. Lai viņiem nav jāiziet cauri, ka mēs kaut kādā mērā, vai es esmu izgājis cauri. Man tev, Mārtiņ, ir uz beigām sagatavot vēl daži jautājumi. Tādi ātrie. Labākā grāmata vīrietim? Es jau minēju, protams, tā ir Bībele, bet es ieteiktu vīriešiem vienu no pēdējām grāmatām, kur es esmu lasījis, Atomiskie ieradumi. Fantastiska grāmata. Un es pat teiktu pa ģimeni. Vīri, lasiet grāmatas pa ģimeni. Un sākat to ieviest ieradumu līmenī. Kurš ir viens no ieradumiem, ko tu esi ieguvis pateicoties grāmatai Atomiskie ieradumi? Tie ir vairāk ieradumi. Viens, ko es Tas noderīgākais. Ieviest ieradumu. Bet tas, ko es esmu sācis, es cenšos ieradumu līmenī pateikt paldies savai sievai, jo viņa ir, kā jau es teicu, man labākā puse, kas man piesedz bieži vien, un tam ir jābūt ieradumam viņai teikt paldies un novērtēt tam, ko viņa dara. Super. 3 īpašības, kas raksturo īstu vīrieti. Atbildība, ieradumi, dievišķi ieradumi, un man tā liekas atklātums. Ir kāda lieta, ko tu no sievas slēp? Gan jau ir bijuši, bet viņas diezgan ātri nāk Izgaismojas. Jā. Es nemāku slēpt, es vienmēr izmuldos. Okay. Skaidrs. Ko tu māci saviem bērniem par dzīvi? Vai ko tu gribētu iemācīt? Meklēt savu identitāti Dievā. Tas, ko jūs arī lūdzat. Tas ir tas, ko mēs lūdzam, ko mēs varam norādīt, jo īstenībā tas ir tas, ko mēs visvērtīgākais varam iedot saviem bērniem. Ja mēs skatāmies bieži vien uz izglītību, izglītības standarti mainās, daudz lietas šodien pasaulē, kādas viņas bija vakar, rītā viņas nebūs.
bet Kristus upuris ir tas, kas paliek mūžīgs. Un es ticu gan viņiem, gan jebkuram citam bērnam, vissvarīgākais ir atrast aicinājumu Dievā. Ja tas būs, ja būs aicinājums Dievā, visas pārējās lietas pienāks klāt. Kādu padomu tu sev iedotu 18 gadu vecumā? Es par to esmu domājis, bet es biju tik stulbs, ka es padomos neklausījos, tāpēc nebūtu vērts. Es esmu, kur es esmu, un es nevaru sev iedot vairāk padomu, bet es redzu to, ka Bībele saka, ka Dievs visas lietas vērš par labu. Un brīdī, kad es atsaucos viņa aicinājumam, kad es iemīlēju viņu, arī tās lietas, kas nebija labas, viņš ir vērsis par labu. Ko nozīmē būt stipram vīrietim? Uzņemties atbildību par tiem cilvēkiem un par to, ko Dievs ir uzticējis. Viena lieta, ko katram vīrietim vajadzētu izdarīt līdz 3. jūlijam. Ieplānot laiku un atbraukt uz šejieni. Jo mēs bieži vien plānojam visu kaut ko, bet to, kas ir svarīgs, mēs kaut kā liekas, ka pats no sevīm sakārtosies. Un tas, ko es esmu redzējis, brīnišķīgi 3. līdz 5. jūlijas, kad katru reizi, kad es esmu bijis kopā ar vīriem, es esmu bijis tikai un vienīgi ieguvējis. Jā, brīnišķīgi. Mārtiņš iesāka nelielu reklāmu attiecībā uz pasākumu, kas šī gada 3. līdz 5. jūlijā norisināsies Ogres estrādē. Tātad 3. 4. jūlijā Ogres estrādē būs īpašas vīru dienas, kurās esam aicinājuši un aicinām piedalīties ikvienu vīru. Tātad tie būs īpaši pasākumi tieši vīriešiem. Tātad 3. un 4. jūlijā. Savukārt 5. jūlijas būs diena, kurā ir aicināti vīri kopā ar sievām, ģimenēm, kur būs kopīgs dievkalpojums, kopīgas aktivitātes Ogres estrādē. Līdz ar to tas būs pasākums, kurā mēs aicinām piedalīties visas ģimenes. Plašāka informācija par šiem vīru dienu pasākumiem ir mājaslapā vīrudienas.lv. Paldies, Mārtiņ, tev šodien par to, ka tu ieradies uz šo pasākumu. Paldies, ka tu veltīji laiku, pastāstīji, atklāji savu sirdi, pastāstīji savas pārdomas, savas labās, savas netik labās puses. Pasveicini noteikti savu vislabāko pusi mājās, lai tev izdodās un viss lūkšanas, ko tu par bērniem esi lūdzis, lai tās piepildās un tiešām bērni ir svētīti un nepieļauj kļūdas, kuras tu esi pieļāvis un varbūt par piemēru arī saviem vienaudžiem un apkārtējiem. Super, paldies. Jā, paldies, ka uzaicinājāt. Jā, paldies visiem skatītājiem un uz tikšanos jau kādā no nākamajām podkāsta Parunāsim kā vīri epizodēm.